Saprotams, ir satraukums pēc dēļas, allaž valda satraukums. Un tagad tādai mazai atpūtai es jums mazu lekciju par modi kā tādu un tās ietekmi uz vīrieti kā tādu. Biedri, jā, pareizi, tas ir pareizi. Biedri, šobrīd, kamēr mūsu jaunuvēm vēl kaut kas ir mugurā, pienācis laiks arī beidzot parunāt par modi. Atcerēsimies nolādēto pagātni, kad valdīja matriarchāts, kad modes vēl nebija, līdztiesības nebija, sievietes valkāja dabiskās kažokādas, turēja rokā bozi. Vai sievietēm tolaik bija modes žurnāli, formas un elegance? Nē, biedri, nebija. Sieviete sita nabaga vīrietim ar rungu pa galvu, grāb aiz spalvām, aiz matiem, es nezinu, aiz kā vēl var grābt, un stiepa uz savu alu. Vīrietis, biedri, bija nulle. Vīrietis bija manta, vīrietis nebija nekas. Par laimi, biedri, gadsimtu ritumā kažokādas viscaur nodila, runga satrupēja, matriarchātu atcēla un vīrieši atviegloti uzelpoja. Taču, biedri, neaizmirsīsim, ka sieviete ir ģenerālis brunčos. Tā, biedri, ir mājas prokurors, tai nepieciešams karagūsteknis, vergs, mākslīgais pavadonis, ko joprojām var grābt aiz matiem, aiz dziesmas, aiz maka. Es nezinu, aiz kā vēl var grābt, un stiept uz dzimsrakstu biroju. Jā, un patiešām atkal stiept uz dzimsrakstu, uz ģimenes dārziņu, uz kooperatīvo dzīvokli. Tāpēc sieviete rungas vietā ņēma talkā siluetu, izgudroja modes žurnālus, izgudroja, piedodiet par atklātību, maksī modi. Sieviete maksī brunčos, biedri, bija aizlīmēta banderole. Tas bija drēbes baķī ievīstīts noslēpums. Un, piedodiet par atklātību, tas bija kaķis maisā. 80% ķermeņa slēpa šuvējas meistarība, atlikušos 20 liekie mati, mākslīgās skropstas un pūdera apmetums. Vīrietis redzēja fasādi, vīrietis redzēja apmetumu, vīrietis neredzēja nekā. Bet aiztikt maksī brunčus toreiz nebija pieklājīgi bez dzimsraksta. Tātad vīrietis veda sievieti uz dzimsrakstu, maksāja precētas sievas valsts noteikto cenu, rublis 50 gabalā, atklēsa banderoli, izņēma kaķi no maisa un ieraudzīja, piedodiet par atklātību, ka precei ir defekts. Liekos matus sieviete nolika uz palodzes, liekos zobus teizglāzē, visu pārējo lieko nometa pagultē, nomazgāja pūderi, nokasīja apmetumu un cilvēks ieraudzīja, ka apprecējis labi saglabājušos vecmāmiņu. Kas, biedri, notika pēc tam? Ģimenes pavārds dega, sieviete smuka, stapinās brunčos, radīja paniku, korķi, sastrēgumu, traucējot glābt dzīvokļa iekārtu un noģībušo vīriešu ķermeņus. Tāpēc ugunsdzēsēji aizliedza maksī līniju, aizliedza maksī brunčus. Vīrieši uzelpoja, jo modē nāca mini svārki. Sievietēm beidzot kļuva redzamas formas, kļuva redzama līnija, un es nezinu, ko vēl var redzēt, jo mini brunčos tārpai jaunuvei kājas aug no vidukļa. Vīrietis gāja pa ielu, blenza uz vidukli, blenza uz ceļgaliem, blenza uz visu, kas vairs netapa slēpts, aizmirsa par satiksmes noteikumiem, pakļuva zem mašīnas, zem motocikla un, piedodiet par atklātību, zem sievas tupeles. Ar platformas zoli, biedri. Tātad vīrietis
biedri bija pagalam. Vīrietis bija tukša vieta, vīrietis bija caurums paizāžā. Šodien biedri modē papildus nācis dekoltē. Agrāk dekoltē bija mugurpusē līdz astes kaulam, tagad dekoltē šuj tikai līdz jostas vietai. Bet no priekšpuses, biedri, dekoltē atsēc saturu, dekoltē atsēc formas, caur dekoltē spraucas laukā sievietes būtība un sievietes dvēsele. Biedri, vai strādājošai sievietei ir vajadzīgs dekoltē? Tur taču, biedri, var iekrist ķieģelis. Var iebirt minerālu mēslī, biedri. Un piedodiet par atklātību, var iešaut roku ražošanas brigadieris. Patiešām bail pat iedomāties, kur šādi iedama mode var aizsoļot rīt. Piemēram, modelētājs radīs sievietēm jaunu formu, jaunu līniju, pakārs uz drēbju pakaramā, kāds šo formu nočieps, tukšos plecīšus atstās, komisija atnāks, tukšos plecīšus ieraudzīs un sacīs biedri, kādas formas, kāda elegance, kāds siluets, un ieviesīs ražošanā, biedri. Priekšpusē nekā, aizmugurē vēl mazāk, apakšpusē atsekts, augšpusē nenosekts. Audumu nevajag kvalitāte, nevajag diegus, nevajag pogas, nevajag viss, ietaupās prēmijas nāk. Bet mode, biedri, ir mode. Ja, piemēram, mode diktēs vilkt galvā spaini, sievietes staigās ar spaini galvā. Ja mode būs važbļoda, viņas ņems padusē važbļodu. Ja modē nebūs nekā, sievietes valkās neko. Un atkal vīrieti varēs ņemt aiz dziesmas, aiz maka un stiept, kur stiepjams. Jo sievietei vairāk par pašu vīrieti vajadzīga viņa kaklasaite, no kuras varētu pašūt sev kolosālu vakar tērpu. Paldies par uzmanību!